Mani sauc Ingūna Kaspersone, esmu 46 gadus veca, dzīvoju un strādāju Rīgā. Esmu Rīgas Kultūru vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja. Skolā man nācās ielikt 20 gadu vecumā, jo situācija bija tāda, ka kādas Rīgas skolas skolotāji ilgstoši slimoja un palūdza vienkārši vēstures studentu, kas varētu aizvietot skolotāju. Man patīk strādāt ar bērniem, bet darbu apgrūtina ļoti lielie papīru kalni. Otra mana profesija ir ekskursiju vadītāja, un jau no kopš 4. klases es nodarbojos Rīgas jauno turistu stacijā, ekskursiju vadītāja pulciņā, un šo pulciņu vadīja izcilā skolotāja Raita Liepiņa. Un tā šajā pulciņā es turpināju darboties līdz pat 11. klasei. Paralēli tam es mācījos arī ekskursiju vadītāju kursos turistu firmā Sputņika pavadonis, un tā turpinās skolotājas gaitas no 20 gadu vecuma, ekskursiju vadītāja gaitas no 18 gadu vecuma. Latviešiem ir tāds teiciens, ir divi darbi – maizes darbs un sirdsdarbs. Maizes darbs man ir skolā, sirdsdarbs man ir ekskursiju vadīšana, bet teikšu tā, manā gadījumā maizes darbs organiski papildina sirdsdarbu un otrādi. Skolotāju darbs, tā ir misija, tā ir dzīvesveids, un tas, ko mēs ieliekam jaunajā paaudzē, ir ļoti svarīgi. Kādas vērtības, zināšanas, prasmes mēs jaunajā paaudzē ieliekam. Un skolotājs ir viena no tām profesijām, caur kura rokām iziet visi savā dzīves gaitā, tāpat kā arī caur ārstu rokām. Un būtībā skolotājs ir tas gaismas stars, kas parāda iespējas izzināt pasauli. Un, ja mēs skolotāju salīdzinām ar pulksteni, tad viņš ir mūžīgi uzvilkts un viņam jābūt ritmā un formā.